Labdien! Plaukst pavasaris visā savā krāšņumā. Bet Latvijas skolu jauniešiem, protams, vēl mācību gada izskaņā priekšā ir galvenie svarīgākie izšķirošie pārbaudījumi, eksāmeni un ieskaitas. Bet savā ziņā tas taču ir moderni, jo vai jūs zināt, kas šopavasar atkal vai vēl joprojām ir modē? Ar ko jūs sastopaties ik uz soļa, ikdienā, uz ielas, mājās, skolā, savā klasē? Jūs uzmanījāt pareizi, tā ir fizika. Un fizika vienmēr ir bijusi modē, un tā kļūst arvien modernāka. Un vai tas nebūtu lieliski, ja jūs varētu ikdienā ne tikai pamanīt fizikas izpausmes, bet arī spēt tās izskaidrot, izprast? Jā, tas patiešām tā būtu lieliski. Bet, lai to izdarītu, jums ir vajadzīgas zināšanas. Un, lai iegūtu zināšanas un lai tās ieslēgtu un izmantotu tās savā labā, jūs esat atnākuši uz pareizo vietu. Esiet sveicināti visi drosmīgie un zinātkārie eksperimentētāji. Šis ir Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss Eksperiments. Un tas notiek jau 21. sezonu pēc kārtas. Šodien konkursa fināls, un tajā jūs gaida neparasti eksperimenti, daudz dažādi priekšnesumi, pārsteigumi un uzvaras, protams, uzvaras, lielākas un pavisam lielas uzvaras. Un tam visam līdzi sekot palīdzēšu jums es, Kaspars Zlītis. Ai, cik forši. Bet, protams, ne jau es esmu galvenais varonis. Šajā spēlē galvenie varoņi ir viņi, mūsu erudītākās Latvijas skolu komandas. Un šodien tās pārstāv 6 Latvijas reģionus. Un, lūk, iepazīsimies. Pirmā erudītākā komanda no Kurzemes reģiona. Mani sauc Samanta un man patīk dejot. Mani sauc Anna un man patīk zīmēt. Mani sauc Rojas un man patīk lauksaimniecība. Mani sauc Rināts un man patīk atpūt brīvā dabā. Mani sauc Harijs un man patīk spridzināt. Mēs kopā veidojam komandu Kasiopē, kas ir no Skrundas vidusskolas, un mēs piedalāmies eksperimentā, lai uzvarētu un dotos uz siltajām zemēm. Kurzemē arī šogad uzvarēja Skrundas vidusskolā. Sagaidām zaļo komandu ar nosaukumu Kasiopēja. Skolotāja Kristīna Hartmane. Komandas mentors Roberts Eglītis, pētnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis. Bet nu nākamie finālisti – Zemgales reģiona uzvarētāji. Mani sauc Anastasija un brīvajā laikā es gleznoju. Mani sauc Rihards un brīvajā laikā es nodarbojos savu hobiju tenisu. Mani sauc Anna, es mācos valodas un spēlēju teātri. Mani sauc Amanda, es esmu biologs un brīvajā laikā nodarbojos ar gleznošanu. Es esmu Ralfs un es brīvajā laikā nodarbojos ar trases automodelismu. Un mēs kopā esam komanda Magnētiskais fokus no Jelgavas valsts ģimnāzijas. Un mēs piedalāmies šajā konkursā, lai pierādītu, ka zinātne ir vērtīga. Eksperimenta spēles laukumā ienāk sarkanā krāsa Zemgales gudrākā komanda un tās nosaukums Magnētiskais fokus. Un tā pārstāv Jelgavas valsts ģimnāziju skolotāja Baiba Daģe. Komandas mentors Sandris Lācis, Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors. Savukārt nākamie finālisti – Vidzemes uzvarētāji. Mani sauc Aleksejs, manā aizraušanās ir fotografēšana, un es spēlēju ģitāru. Es esmu Arturs un es esmu arī Jaunsaks. Mani sauc Līva, man patīk lasīt grāmatas, un es dejoju tautiskās dejas. Mani sauc Toms un es brīvajā laikā slēpoju. Mani sauc Edvards un es mīlu ģeogrāfiju un vēsturi. Mēs esam komanda Epsilons 9 no Madonas valsts ģimnāzijas, un mēs piedalāmies eksperimentā, lai kopīgi dotos ceļojumā. Šogad Vidzemes zonā nepārspēti palika skolēni no Madonas valsts ģimnāzijas. Zilās komandas nosaukums Epsilons 9. Skolotāja Vija Bēbriša, komandas mentors Rīgas Tehniskās universitātes elektrotehnikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns Jurģis Poriņš. Un nu nākamie. 4. dalībnieks. Šī komanda ir no Latgales. Latgales čempioni. Mani sauc Agnese un man ļoti patīk dziedāt. Mani sauc Elvita un es dievinu horeografēt dejas. Mani sauc Kaspars un piedalās sporta sacensībās vieglatlētā. Mani sauc Alsa un man patīk dejot tautu dejas. Mani sauc Santa un es dievinu lasīt. Mana mīļākā grāmata ir Laika ceļotāja sieva. Kopā esam komanda Omiņi no Nautrēnu vidusskolas. Esam eksperimentā, lai kļūtu gudrāki. Oranžā krāsa šogad ir Latgales labākajai komandai. Tās nosaukums Omiņi, un tā nāk no Nautrēnu vidusskolas.
Skolotāja Ingūna Pašāne, komandas mentors, Rīgas Tehniskās universitātes viedo elektrotehnoloģiju profesionālis Pēteris Apsīdis. Un nu čempioni numur 5. Tie ir no Rīgas pilsētas. Mani sauc Angelīna, un man ļoti patīk lasīt. Mani sauc Unda, un es mīlu mūziku, man arī patīk spēlēt ģitāru. Mani sauc Undīna, un man ļoti patīk zīmēt. Mani sauc Kristaps, un man patīk filmēt. Mani sauc Nikita, un man ļoti patīk sports. Mēs esam komanda Kosins no Rīgas 4. vidusskolas. Mēs piedalāmies konkursā eksperiments, lai vasarā tusētu pie jūras. Iepazīsimies komanda violetajā krāsā. Latvijas lielākās pilsētas Rīgas viszinošākie skolēni. Komandas nosaukums ir Kosinusi, un tā ir no Rīgas 94. vidusskolas. Skolotāja Ivaiza Šīrā. Komandas mentors Latvijas Universitātes eksperimentālās fizikas katedras vadītājs Mārcis Auziņš. Savukārt Mārcis Auziņš šobrīd atrodas Berklijas universitātē, bet domās, protams, ir kopā ar visiem saviem komandu dalībniekiem. Un nu 6. pretendents uz uzvaru – Rīgas reģiona erudītākā komanda. Mani sauc Evgenijs, un es interesējos par programmēšanu. Mani sauc Marija, un man patīk zīmēt. Mani sauc Pauls, un man ļoti patīk ģeogrāfija un ceļojumi. Mani sauc Marks, un brīvajā laikā es spēlēju ģitāras. Mani sauc Anastasija, man patīk kolekcionēt monētas. Mēs esam Saitas enerģija komanda, mūsu nosaukums. Mēs esam no Tukuma 3. pamatskolas, un mēs šeit piedalāmies, lai iegūtu jaunus draugus un jaunas iespējas. Sagaidām studijā šī gada eksperiments finālistus ar dzeltenajiem krekliņiem. Rīgas reģiona līderi Tukuma 3. pamatskolas komanda Saitas enerģija, skolotāja Jevgeņija Gaileša. Komandas mentors Rīgas Tehniskās universitātes industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieks Armāns Šenfelds. Lūk, 6 pretendenti uz 2016. gada Latvijas čempiona titulu. Bet, ja jau konkurss, protams, katrā konkursā ir arī tiesneši. Un šodien žūrijas komisijas dalībnieki ir akciju sabiedrības Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs, Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns Oskars Krievs, akciju sabiedrības Latvenergo izpētes un attīstības direktors Māris Balodis, kā arī konkursa eksperiments, konsultants un fizikas skolotājs Raitis Strečs. 21. sezona, kad Latvenergo koncerns rīko erudīcijas konkursu eksperiments. Un tie skolēni, kas savā laikā piedalījušies šajā konkursā, šodien jau ir Latvijas vadošie tehnisko zinātņu profesionāļi. Bet tagad ieslēgsim iztēli. Pēc 21 gada šīs dienas finālisti ne tikai būvēs Latvijas ātrgaitas ceļus, cels daudzlīmeņu debeskrāpjus un tiltus, bet arī konstruēs Latvijas kosmosa satelītus, atklās jaunus enerģijas avotus. Tāpēc tagad dodam vārdu uzrunai šo nākotnes speciālistu vadošās kalves Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Leonīdam Ribītskim. Lūdzu video. Mīļie skolēni, fizika ir interesanta. Protams, arī ķīmija, matemātika un visas pārējās zinātnes un arī priekšmeti, ko jūs apgūstat, bet īpaši mācoties fiziku un veicot eksperimentus, jūs uzzināsiet vairāk par to, no kā uzbūvēt šī pasaule, kā viņa darbojas, un tas ļaus jums nākotnē arī pieņemt attiecīgi pareizākos lēmumus. Vienalga, kas jūs būsiet, kas jūs beigās kādu darbu strādāsiet, šī īpašā padziļinātā fizikas apguve būs pamats jūsu tālākai dzīvei. Paldies un aplausi Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Leonīdam Ribītskim. Vai jūs zināt, ka konkursam eksperiments ir jauna devīze? Vai jūs zinājāt? Tad es jums pateikšu, kāda tā ir. Un lasām visi kopā, kas man rakstīts uz muguras. 3, 2, 1. Ieslēdz zināšanas un vēl skaļāk! Ieslēdz zināšanas un aplausi pašiem sev.
Šogad konkursā Eksperiments piedalījās 1055 skolēni no 211 komandām. Un bija pārstāvēta katra 5. Latvijas skola, kurā mācās 8. un 9. klašu skolēni. Konkurss notika vairākās kārtās. Vispirms neklātienē, virtuālajā vidē, tad 5 labākās reģionu komandas tikās pusfinālā. Savukārt šodien šeit ir Eksperimenta fināls. Un 6 erudītākās Latvijas skolu komandas ir šeit LNT studijā, lai sacenstos par čempionu titulu, bet arī par konkursa galveno balvu. Uzvarētāja komanda dosies ceļojumā uz Zemi, no kurienes nākuši tādi mūsdienu fizikas pamatu veidotāji kā barometra izgudrotājs, atmosfēras spiediena un vakuma atklājējs Evangelista Torricelli, inerces likuma definētājs, teleskopa izveidotājs, heliocentrisma koncepcijas radītājs Galileo Galilejs un nepārspējamais izgudrotājs un mākslinieks Leonardo da Vinci. Tātad komanda, kuru uzvarēs šodien konkursā Eksperiments, dosies uz Itāliju Glaznaino Rimini. Bet vēl balvās dāvanas no Latvenergo, no Lielvārds, Dobeles dzirnavnieks, Laima, Kārums, Spoki LV, Ilustrētā zinātne. Tāpat arī dāvanu kartes no AISIK, Aerodium, Rīgas Paintbola parka, Ātruma cilts, Quest Lab, Fantasy Park un biļetes no Jaunā Rīgas teātra. Bet, protams, galvenā balva, jeb ieguvums no šīs dienas spēles ir zināšanas. Tāpēc vairs nekavēsimies un sāksim ar spēles pirmo uzdevumu. Dalībnieki, esat gatavi? Jā! Skatītāji, esat gatavi? Jā! Fantastiski! Un tātad pirmais uzdevums – patiesība vai ilūzija? Jūs redzēsiet video sižetu ar eksperimentiem, kurus veiks katras komandas mentors. Šie eksperimenti var būt gan patiesi, reāli, gan arī viltoti, tātad izdomāti. Jūsu uzdevums pēc katra video noskatīšanās ir noteikti, kurš no šiem demonstrējumiem ir un kurš nav reāls. Jāsniedz tikai 2 atbildes – jā vai nē. Atbildes iesniegšanai jums ir dots laiks 30 sekundes. Par katru pareizu atbildi jūs saņemsiet 1 punktu, tātad kopā 6 jautājumos jums ir iespējams saņemt maksimums 6 punktus. Pirmo eksperimentu veiks žūrijas komisijas loceklis Oskars Krievs. Ieslēdzam uzdevumu video. Tātad man rokās ir kukurūzas grauds. Es viņu novietošu šeit starp 2 mobiliem telefoniem un pārbaudīšu, vai mobilo telefonu radītais elektromagnētiskais starojums spējas viņu pārvērst popkornā. Elektromagnētiskais starojums mēdz būt dažāds. Konkrēti mobilo telefonu radītais starojums ir līdzīgā frekvenču diapazonā kā mikroviļņu krāsnes radītais starojums. Kā zināms, mikroviļņu krāsnes ierezonē vai iekustina produktos esošās ūdens molekulas, kuras tādējādi sasilst. Jautājums skan šādi. Vai mobilo telefonu radītais elektromagnētiskais starojums spēj uzspridzināt popkornu graudu? Jums tiek dotas 30 sekundes. Starts! Paldies! 30 sekundes ir pagājušas, jūsu atbildes ir fiksētas un uzmanība ekrānam. Mēs noskatīsimies, kāda ir pareizā atbilde. Taisnība, ka mobilais telefons vislielāko jaudu izstaro brīdī, kad tiek saņemts vai raidīts zvans. Tomēr šis eksperiments nebija īsti, jo tika izmantot papildus sildīšanas līdzekļi, jo telefona radītā jauda ir pārāk maz, lai izveidot popkornu graudu. Tā bija pirmā pareizā atbilde uz pirmā uzdevuma pirmo jautājumu, bet komandām vēl būs 5 reizes jānosaka, vai video redzamais eksperiments ir patiesība vai ilūzija. Latvijas erudīta konkursa Eksperiments fināls turpināsies jau pēc īsa brīža. Palieciet kopā ar mums!
Ļoti labi, ka jūsu televizori ir ieslēgti tieši uz LNT kanālu, jo tajā Latvijas erudītāko komandu prāta sacensība Latvenergo koncerna erudīzijas konkurss Eksperiments. Šodien konkursa fināls, un tajā piedalās 6 vislabākās valsts komandas. Katra Latvijas reģiona komanda. Labākā Kurzemes komanda Kasiopēja no Skrundas vidusskolas. Zemgalieši magnētiskais fokus. Vidzemes Epsilons 9. No Latgales šodien komanda Omiņi. Un Rīga Kosinusi. Kā arī Rīgas reģions Saites enerģijā. Vairākus mēnešus jaunieši sacentās gudrībā. Un šodien mēs uzzināsim, kuri ir labākie. Un viena komanda, tā viserudītākā, drīz kā galveno konkursa balvu saņems ceļojumu uz Itāliju, uz saulaino Riminī. Un šo šī gada zināšanu kauju fizikas konkursu Eksperiments jau 21. gadu pēc kārtas rīko un organizē Latvenergo koncerns. Protams, Latvenergo šajā darbā ir arī uzticami palīgi, un tie ir izglītības uzņēmums Lielvārds, mācību portāls par fiziku Fizmiks, jauno fiziķu skola, Laima, Dobeles dzirnavnieks, Kārums, Aisik, Ātruma cilts, Aerodium, Questlab, Rīgas paintbola parks, Fantasy Park, jaunais Rīgas teātris, Spoki LV un ceļojuma aģentūra Jēkaba ceļojumi. Šobrīd fināls ir tikai pašā sākumā. Pirms pauzes iesākām vien pirmo uzdevumu – patiesība vai ilūzija. Komandām tiek demonstrēti video eksperimenti, un šajos eksperimentos ir jānosaka, vai tie ir patiesi, tad reāli, vai tie ir safabricēti, neīsti. Un tagad kārta otrajam eksperimentam, ko veiks Kurzemes komandas mentors Roberts Eglītis. Lūdzu, ieslēdzam zināšanas. Aiziet video! Ir iespējams mājas apstākļos savu telefonu vai datoru ekrānu pārvērst par hologrāfisku displeju. Lai to izdarītu, ir nepieciešama tikai caurspīdīga stikla plāksne un tavs displejs. Jautājums ir šāds. Vai var izveidot mājās šādu iekārtu, izmantojot tikai displeju un caurspīdīgu plasmasas plāksni, vai arī ir vajadzīga vēl kāda cita svarīga sastāvdaļa? Jums jāsniedz viena no 2 ļoti īsām atbildēm. Jā vai nē. Tiks dotas 30 sekundes, izmantojot Lielvārds pultis, sniedziet savu atbildi. Aiziet! Laiks. No tātad komandas. Jums bija 30 sekundes, lai iesniegtu savu atbildi. Tagad skatīsimies, kāda tad ir pareizā atbilde. Atbilde ir šāda. Jā, var izveidot mājas apstākļos, ja mums ir planšetdators un caurspīdīga stikla plāksne. Taču šis attēls būs vienkārši atspulgs stikla plāksnē, bet stingri runājot, tā nebūs hologramma. Un telpisko efektu šeit dos tas, ka mēs redzam stikla plāksnē arī cauri. Bet tagad laiks 3. jautājumam. Un 3. eksperimenta veikšanai mēs aicinām Rīgas komandas mentoru Mārci Auziņu. Lūdzu, video. Šogad mans uzdevums ir sekojošs. Redziet, man rokās ir glāze ar ūdeni. Ūdens ir istabas temperatūrā. Ja es gribētu viņu uzvārīt, piemēram, priekš tējas, es viņu ielietu tējkannā, sāktu karsēt, un tad, kad ūdenim būtu 100 grādu temperatūra, viņš sāktu intensīvi vārīties. Ko mēs darīsim šodien? Šodien mēs uzvārīsim ūdeni pavisam citā veidā. Es novietoju glāzi ar ūdens uz šīs platformas. Platformu mēs nosadzam ar kupolu un sākam atsiltnēt gaisu.
Šobrīd ar šī vakumsūkņa palīdzību mēs samazinām gaisa spiedienu zem kupola, kur atrodas ūdens. Un pēc mirkļa, ja mēs uzmanīgi skatīsimies, mēs redzēsim, ka ūdens glāzē sāk vārīties. Redziet, glāzē parādās pirmie burbulīši, un nu jau ūdens intensīvi vārās. Mēs atveram kupolu, un seko mans jautājums. Vai ūdens temperatūra glāzē var paaugstināt līdz 100 grādiem, pazeminot gaisa spiedienu? Lūdzu, jums ir 30 sekundes laika, lai izdarītu savu atbildi. Un laiks ir iztecējis. Nu tā, tad es gribētu, lai paceļ roku tās komandas, kuras atbildēja jā. Kuras atbildēja nē? Skatīsimies pareizo atbildi uz ekrāna. Kā jūs redzējāt, patiešām pazeminot gaisa spiedienu zem šī te kupola, ūdens sāka intensīvi iztvaikot un vārīties. Taču viņa temperatūra nepaukstinājās. Tātad pareizā atbildē. Nē, pazeminot gaisa spiedienu, ūdens temperatūru paaugstināt nav iespējams. Paldies! Vismaz mēs tagad zinām, kā jaunieši atbildēja pareizi vai nē, vismaz uz vienu jautājumu. Protams, kopvērtējumu pēc pirmā uzdevuma mēs noskaidrosim nedaudz vēlāk. Un tātad laiks tagad ir 4. mentoram, un tas būs Latgales komandas mentors Pēteris Apsītis. Mēs nodemonstrēsim eksperimentu, kurā jums būs jāpaskaidro, vai tā bija ilūzija, vai tā ir patiesība. Šo efektu bieži izmanto kino industrija, veidojot kases grāvējus. Proti, rotējošu ventilātoru mēs apgaismosim ar virgojošu gaismas avotu, un jūsu uzdevums ir atbildēt, vai jums redzamais nekustīgi stāvošais ventilātoru lāpstiņas ir panākts montāžas rezultātā, vai to pamatā ir kāda fizikāla parādība. Arī šim jautājumam 30 sekundes. Nu tā, 30 sekundes ir pagājušas, dalībnieki ir izdarījuši savu atbildi. Mēs esam reģistrējuši jūsu atbildes. Tāpēc tagad ir laiks noskatīties, kāda tad ir pareizā atbilde. Uzmanība ekrānam. Bieži šo efektu izmanto dažādos citos kinoindustrijas grāvēju radīšanas procesos. Mēs to panācām vienkārši ar stroboskopu, proti mirgojošu gaismas avotu, ventilātoru un attiecīgi saskaņojot rotācijas frekvenci ar stroboskopu frekvenci. Šeit netika izmantot video montāžu. Kā mēs noskaidrojām, tā bija patiesība. Un tālāk turpināsim ar 5. eksperimentu. To jums demonstrēs un jautājumu uzdos Zemgales komandas mentors Sandrs Lācis. Uzmanību video! Te jūs redziet visparastāko plazmas bumbu, kas sastāv no stikla apvalka, kurā ir iepildīta celgāze un centrā novietots elektrods, kuru tiek padots augsts spriegums. Tā rezultātā rodas izlādes pavadieni violetie, kas staigā pa plazmas bumbas iekšpusi. Ja cilvēks tuvina roku plazmas bumbai, tad pavadieni tiek savākti rokā. Ja paņem otrā rokā parastu luminescences spuldzi, ekonomisko spuldzi, tad šī elektrība varētu tikt novadīta arī uz spuldzes pusi. Paņemot spuldzi rokās, viņa sāk spīdēt. Mans jautājums, vai taisnība, ka plazmas bumba caur cilvēku ķermeni var iededzināt luminescences spuldzi? 30 sekundes. Starts! Un tā ir pagājušas 30 sekundes. Aplausi dalībniekiem! Noskaidrosim, vai tā ir patiesība vai safabricējums. Uzmanība ekrānam. Jā, tā ir taisnība.
Cilvēka ķermenis labi vada elektrību, tāpēc pieskaroties vienlaicīgi gan plazmas bumbai, gan arī šeit luminescences spuldzei, arī uz spuldzi tiek padots spriegums. Un otrs cilvēks kalpo kā elektriskās ķēdes noslēdzējs, šo te spuldzi iededzina. Izrādās šāds brīnums patiešām ir patiesība. Bet tagad laiks pirmā uzdevuma 6. eksperimentam. Un to veids un jums jautājumu uzdod Rīgas reģiona čempionu mentors Armands Šēnfelds. Ikdienā mēs visi veicam pirkums lielveikalā, un iepirkuma process noslēdzas ar gājienu cauri vārtiem. Ikdienā mēs droši ejam cauri vārtiem un nekādas īpašas darbības nenovērojam. Tagad es lūkšu asistentu Amandu iedzert biešu sulu. Un kamēr Amanda dzer biešu sulu, kas ir ļoti veselīga un dzelzs saturoša, es pastāstīšu nedaudz par vārtiem. Tātad vārtu princips darbojas uz tādu efektu, ka pie precēm tiek piestiprināti īpaši marķieri, kur sastāvā ir dzelzs kontūrs, un dzelzs pastiprina ļoti labu magnētisko lauku. Tādējādi arī vārti šo lauku rada, un marķieris tādā ziņā viņiem atbild. Kad Amanda ir iedzēruši biešu sulu, kur ir ļoti dzelzs saturoši, es lūkšu Amandu iznākt vēlreiz cauri vārtiem. Mans jautājums jums. Vai palielināt dzelzs koncentrāciju cilvēka organismā varētu likt reaģēt veikala drošības sistēmai? 30 sekundes, lūdzu. Un aplausi no skatītājiem. Pirmā uzdevuma. Visi 6 eksperimenti ir izskatīti. Mums tikai vēl jānoskaidro atbildi uz pēdējo. Skatāmies. Man rokās ir šis iepriekš minētais marķieris, kas atrodas uz precēm. Tas tik tiešām ir veidots no metāliska materiāla, bet pievēršot uzmanību, var redzēt, ka tas ir īpašas formas tādā kā gliemeža veidā spirālē, kas veido antenu. Detektori izstaro elektromagnētisko starojumu, un šis marķieris ar antenas efektu uztver šo starojumu. Cilvēkā esošie dzelzs autami atrodas haotiski, nevis šādā īpašā elektriskajā ķēdē, tādēļ arī efekts nestrādā. Tātad pareizā atbilde ir nē. Iepriekš redzētajā video materiālā šāds te marķierīts atradās vienkārši asistenta kabatā. Tā nav patiesība. Aplausi mūsu dalībniekiem. Paldies viņiem par atbildēm. Ir noslēdzies pirmais uzdevums, un var teikt, ka mēs esam kļuvuši kaut nedaudz gudrāki pēc šī uzdevuma, un vairs ar lētiem un safabricētiem trikiem piemānīt ne mani, ne jūs, ne dalībniekus nevarēs. Bet kāds rezumējums attiecībā uz komandu panākumiem pirmajā uzdevumā? Vai kādai komandai ir izdevies saņemt maksimālo punktu skaitu? Tas ir 6 punktus. Varbūt kādai uz rezultātu tablo būs apaļa 0. Rezultātus paziņos žūrijas pārstāvis, akciju sabiedrības Latvenergo izpētes un attīstības direktors Māris Balodis. Gandrīz uz visiem jautājumiem esat atbildējuši pareizi. Izņemot vienu, tas 5. jautājums par luminescento spuldzi, kur pareizi atbildējusi tikai viena komanda. Un kopējais skaits ir sekojošs. Kurzeme 5 punkti. Zemgale 5 punkti. Vidzemes reģionam arī 5 punkti. Latgales reģionam 4 punkti. Rīga 4 punkti. Un šoreiz vislielākais punktu skaits Rīgas reģionam 6 punkti. Paldies Mārim Balodim un paldies žūrijai, paldies skatītājiem un, protams, paldies dalībniekiem vēlreiz. Tas, ka rezultāti ir tik līdzīgi, nozīmē vien to, ka šodien patiešām šajā finālā ir sabraukušas visas Latvijas spēcīgākās un erudītākās komandas. Malači! Bet mums atkal ir jāieslēdz zināšanas, jo priekšā ir uzdevums numur 2. Tas būs kaut kas no Robinsona dzīves, kaut kas saistīts ar izdzīvošanas prasmēm. Iedomājieties, jūs esat nokļuvuši situācijā, kad jums ir nepieciešams uzvārīt ūdeni, bet nav ne uguns, ne elektriskās tejkannas, ne arī citas sildelementi.
Piemēram, jūs dodaties laiva braucienā vai dodaties pārgājienā vai vēl trakāk ceļojumā uz Ziemeļpolu. Ko tad jūs darīsiet? Jūs varat saukt, protams, MacGyveru, ja jūs atceraties, kas tas tāds ir. Bet varat, protams, izmantot arī savas fizikas zināšanas. Katram izdzīvošanas skolas dalībniekam šis būtu jāzina. Konkursa eksperiments fināla otrā uzdevuma nosaukums visai intriģējošs. Ūdens sildīšana bez uguns. Komanda šo uzdevumu veica pirms maza brītiņa ārpus LNT studijas, tāpēc mēs un žūrija to noskatīsimies video sižetā. Slēdzam iekšā! Labrīt, jaunieši! Mans vārds ir Maris Dombrovskis, un es esmu izdzīvošanas skolas eksperts Latvijā. Man ir bijusi tā iespēja būt dažādās izdzīvošanas situācijās, no ļoti karstiem laika apstākļiem okeāna krastā līdz pat ļoti zemām temperatūrām, -37 grādēs polārā loka. Jebkurā no šīm situācijām viens no būtiskākajiem aspektiem, lai jūs varētu turpināt darboties, ir ūdens. Bet interesantais fakts ar ūdeni ir tas, ka, lai ūdens būtu dzerams, viņš ir jāapstrādā, lai šajā ūdenī vairs nebūtu ne baktērijas, ne vīrusi. Un viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā to izdarīt, ir ūdeni uzkarsēt. Tāpēc šodienas uzdevums jums būs ļoti cieši saistīts ar izdzīvošanas situāciju un kā tajā panākt to, kad ūdens ir karsts. Tad jums būs dots trauks, kurā būs ieliets šķidrums. Tā būs tāda iespēja, kur pieslēgt elektrību, un būs tāda baterijas. Ļoti svarīgs elements ir tāda stieplīte. Un būs tāda temperatūras kontrolē, tāda datu uzkrājējs un sensors. Izolācijas materiāls, sūnas, uz kaut kādu siltumizolāciju jāizveido, lai tāda ūdens siltu, bet arī neatdzistu. Man liekas, ka jums rekvizīti gan daudz, lai radītu ļoti labu iekārtu, ar kuru jūs uzvarīsiet ūdeni, lai uzvar stiprākie. Komandām jāizveido ūdens sildīšanas iekārta, ar kuru jāuzsilda ūdens. Tie, kuri uzsildīs ūdeni līdz augstākai temperatūrai, saņems visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits – 6. Laiks – 20 minūtes. Dalībniekiem dotas baterijas, metāla stieple un vadi elementu savienošanai. Ja ar stiepli savieno baterijas negatīvo un pozitīvo polu, caur to plūs strāva, un stieplē izdalās siltums, ar ko var sasildīt ūdeni. Lai sasildītais ūdens neatdzistu, komandas var izmantot dažādus materiālus trauka siltināšanai. Ok, laiks ir beidzies, atvienojam strāvas padevi. 26,1. 31,1. Bet bija 2 iepriekš, tāpēc, ka kamēr jūs gaidat, viņš jāpasālā. Labi, jaunieši. Eksperiments ir beidzies, 20 minūtes ir iztecējuši, rezultāti ir piefiksēti. Aivar, no tavs skatu punktā, kā gāja? Gāja ļoti spraigi. Svarīgākais šeit bija pareiza taktika. Es redzēju, ka ļoti daudzas komandas sākā ar siltināšanas darbiem. Bet svarīgākais bija pēc iespējas ātrāk dabūt, lai strāva plūst un silda ūdeni. Un tad tikai siltinās šīs trauks. Tie, kuri izdomā, kā ātrāk šo realizēt pieslēgumu, tiem arī vislabākais rezultāts. Tas bija konkursa eksperiments otrais uzdevums, un arī šogad ir tieši tādi paši noteikumi kā pagājušajā gadā. No tālākās cīņas konkursā eksperiments izstāsies tās 3 komandas, kurām būs vismazākais punktu skaits. Un savukārt cīņa turpinās 3 komandas, kurām būs visaugstākais punktu skaits. Tātad tas būs superfināls pašām erudītākajām komandām. Tāpēc tagad intrigai. Pēc otrā uzdevuma tikai komentārs. Vārds žūrijas pārstāvim, Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekānam Oskaram Krievam. Gribu jūs arī pie iespējas apsveikt. Visi esat malači, un es nezinu pat īsti, kam vairāk, lai justu līdzi. Bet šī uzdevumā jums droši vien bija jāatcerās, ka, lai paaugstinātu ūdens temperatūru, jums ir pēc iespējas lielāka enerģija tur jāieliek. Un enerģija ir jaudreiz laiks, un kā jums jau pareizi teica, jūs šo laiku esat minimizējuši, ko jūs atvēlējāt sildīšanai. Vēl es nezinu, vai jums to ļāva vai nē, bet spriežot pēc zemajām temperatūrām, noteikti bija vērts arī paturēt to glāzīt rokās. Jūs zināt, ka ķermeņa temperatūra ir 36 grādi, un diezgan jaudīgs enerģijas avots tas būtu bijis. Bet, ceru, ka tagad tas jums ir palicis stingrāk atmiņā, un ceru, ka jums nevajadzēs to kritiskā brīdī izmantot, bet mācēsiet uzsildīt ūdeni arī netradicionālā metodē.
Bet tagad laiks eksperimentam šeit pat uz vietas LNT studijā. Jauno fizikas skola, jeb JFS pie Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes darbojas jau 5 gadus. Tā dod iespēju dalībniekiem iegūt jaunu informāciju par dažādām fizikas tēmām, dot iespēju praktiski novērot dažādas parādības un ar fizikas studentu palīdzību analizēt tās. Šodien jūsu uzmanībai JFS īpašie eksperimentu paraugu demonstrējumi. Ieslēdzam aplausus, vārds Virgīnijai un Ģirtām. Nu, čau! Mums vajadzētu izslēgt gaismu. Tātad mēs esam jauno fizikas skola, un mēs esam šeit, lai jums kaut ko pastāstītu par luminiscenci. Klausies, vai tu zini, kas notiek, ja ūdenī iemet sauso ledu? Nē. Vai tu gribētu apstīties, kā tas izskatās? Jā. Jā. Labi. Aiziet, apskatīsimies, kā tas izskatās. Es ieberu tagad sauso ledu ūdenī. Un vēl intrigai es gribētu pārvilkt ziepju, pārvilkt ziepju plēvu pāri. Diezgan skaisti, wow! Tas man? Paldies, wow! Tas ir tiešām ļoti skaisti. Vai tu zini, kā taisa strūklakis? No betona. No betona. Man ir tieši, betons man ir aizmirsies mājās. Bet man ir kaut kas cits, kur mēs varētu izmantot šo smuki spīdošo šķidrumu. Tas ir tas, kā jūs varat uztaisīt savu strūklaku pašu mājās. Tam ir vajadzīgs ne vairāk, ne mazāk kā pudele, salmiņš un karsts ūdens. Un paskatīsimies, kas notiek. Jā. Paskatīsimies, kas notiks ar mūsu spīdošo šķidrumu. Tā ir strūklaka. Mēs esam uztaisījuši pašu savu strūklaku. Nu, ok, lūdzu, tas tev. Paldies. Fantastiski skaisti. Man liekas, ka mēs esam nopelnījuši atpūtu pēc šiem 2 eksperimentiem. Jā. Ko tu par to domā? Es tev pilnībā piekrītu. Es domāju, ka mēs varētu nosvinēt vismaz šos 2. Nu, aiziet, nosvinam. Es uzlikšu glāzes. Šajos krāsainos šķidrumos, kas līdz šim ir redzēti, ir parastie marķieri krāsainie, ar kuriem jūs mētat zīmēt. Viņi ir izšķīdināti ūdenī. Šobrīd mēs lejam kaut ko citu, tas vairs nav marķieris. Tas ir kaut kas stipri dzerams, un lai jūs pilnībā par to pārliecinātu, mēs kā reiz nosvinēsim iedzerot toniku. Ļoti smuki, bet man liekas, ka mums jāturpina ar vēl kādu smuku, spīdīgu eksperimentu. Jā. Vai ne? Es domāju gan. Ja mēs te esam spīdinājuši līdz šim, ir bijis skaisti, bet es domāju, ka mēs to pasākumu varētu pacelt līmeni augstāk. Un kā to citādāk izdarīt, ja ne ar uguni. Tātad mēs šobrīd iepūšam parasto šķilto gāzi ziepjūdenī šeit. Un es piedāvāšu tev paturēt uguni savās plaukstās. Ja tu pasmelsi šeit tās putas, kas ir, jā, uztais uguni. Te mums būs uguns, no kur paņemt, bet tagad paņem šīs te putas, plaukstās. Tas nebūs sāpīgi? Nebūs sāpīgi. Droši liec klāt. Tā. Nu, Ģirt, pamēģini pats. Man tagad tev jāmēģina pašam. Paldies. Lai nu būtu. Tu esi drošāks. Tālūk. Diezgan skaisti. Mēs gribētu šeit redzēt priekšā komandu kapteiņus, līdz nostājieties šeit priekšā mums. Tas, ko es vēlos, lai jūs izdarat, izstiep šādā veidā pret man rokas. Tas, ko Virgīnija šobrīd dara, viņi visiem kapteiņiem kaut ko uzrakst uz rokām. Es jums iepriekš teicu, ka mēs rādījām luminescentos šķīdrumus tad, kad mēs tur bijām izšķīdinājuši marķieri. Šobrīd viņi ir tieši tādu pašu marķieri rakstu viņiem kaut ko uz plaukstām. Un vajadzētu tad būt tā, ka ja es jums stāstu patiesību, tad tam visam vajadzētu pēc tam spīdēt. Un apstīsimies, ko viņi tur bija izdomājis uzrakstīt. Var redzēt? Salieciet kopā, ciešāk tās rokas. Salieciet kopā rokas, jā. Jā. Tālāk. Labi. Paldies komandu kapteiņiem un paldies jums. Paldies. Tā bija jauno fizikas skola Virgīnija un Ģirts. Bet mūsu konkursā ieskicēja superfināla trīnieka aprises. Lai gan nākamais uzdevums, 3. var vēl visu izmainīt, tāpēc tagad ir jāieslēdz zināšanas.
Varbūt kādam ir jāieslēdz arī turboslēdzes. Es pat teiktu, varbūt pat raķešu dzinējs, lai tiktu superfinālā. Ja runājam par raķetēm, tad varam būt lepni, ka viens no pirmajiem, kas pasaulē sāk nodarboties ar reaktīvās kustības jautājumiem, bija rīdzinieks Friedrichs Sanders. Šodien raķešu starti ir diezgan ikdienišķa lieta. Un, ja ir zināšanas un apķērība, raķeti var izgatavot pat ar mājsaimniecībā atrodamām lietām. Nākamā uzdevuma būtība ir ļoti piemērota mūsu konkursam eksperiments. Komandām būs jāizgatavo raķete. Jā, tieši tāda pati, kādas izgatavo NASA inženieri. Uzdevuma nosaukums – Fizmiks raķete. Nu tā, komandas, jūs esat tikuši pie fizmikas uzdevuma, un šī uzdevumā jums būs vairākas daļas. Un pirmajā posmā jums būs tāds iepazīšanās posms. Jums ir iedots dēlītis, jums ir iedots ugunsdzēšamais aparāts, lūdzu viņu pašreiz neslēdzam, un jums ir iedot mērlente. Tas, kas jums ir jāizdomā, kā jūs ugunsdzēšamo aparātu piestiprināsiet pie plāksnes. Otra lieta, jums ir jāizdomā, kā jūs panāksiet to, ka jūs varat nostiprināt slēdzi un paši paiet malā un viņš pūšās ārā. Sapratāt domu, ja? Un trešā lieta ir, kā jūs panāksiet to, ka viņš ripo uz priekšu vai vispār pārvietojas uz priekšu. Varbūt jūs izdomāsiet kaut ko tādu, kas nav saistīts ar riteņiem. Visu to, kas ir saistīts ar piestiprināšanu, slēdža nospiešanu, kustēšanos uz priekšu, mēs iegūsim otrajā posmā. Tas jums būs pašiem jānopērk. Te pēdējās 30 sekundes. 3, 2, 1, viss. Ok, komandas, tad jums esat izvēlējušies no katras komandas 2 cilvēki, kas kopā ar mums dosies uz veikalu un iepirks lietas, lai var piestiprināt ugunsdzēšamo pie dēlīša, iedarbināt un lai viņš vispār pārvietojās uz priekšu. Jums ir ierobežots budžets un pie veikala arī jums veikalā būs ierobežots laiks, cik ilgi jūs varēsiet lietas sameklēt. Desmit, 11. Es vajag sadot. Tur ir, vai ne? Nē, tāds lūkumas, kur pieskarāt pie sienas un tālāk pie to bronšteinu skrūvē tālāk. Tik šitā. Nē, šitā. Es esmu padīju. Ir tik 5 smartēns. Es ir tik daudz bizmārā. Tas mums ir mums ar 3-4. Mums vēl dedinās. Tagad jums būs 12 minūtes, lai veiktu uzdevumu, piestiprinātu šo ugunsdzēšamo aparātu pie tās plāksnītes un panāktu, lai viņi kustās uz priekšu uz apakaļ. Ir kādi jautājumi? Nav? Labi, un tad sākam. Nu, mēs paņemam galos, nosienam ar skoču, lai nenoslīpās. Oi, beidz, vai? Redzi, cik labi ir. Labi, komandas. Tātad jums ir uztaisīts beidzot braucama aparāts, kuram būs pēc iedarbināšanas jākustās uz priekšu. Tagad mēs dosimies iedarbināt braucamrīkus. Iespējams, vairākas raķetes izkustētos, ja komandas būtu iegādājušās labākus riteņus un būtu tos taisnāk pieskrūvējušas. Svarīgi ir arī, kādā pozīcijā komandas novieto ugunsdzēšamā aparāta izplūdes uzgali. Tam būtu jābūt vērstam uz aizmuguri un paralēli zemē.
Maksimālais punktu skaits ir 6 punkti, ko saņēma Epsilons 9, jo viņu raķete nobrauca vairākus metrus. Pārējo komandu sniegums bija vienlīdzīgs, tāpēc tās par raķetes izveidošanu saņem vienādus punktus. Paldies vēlreiz komandām, bet es atgādinu, lūdzu, neveiciet šo eksperimentu mājās bez profesionāļu uzraudzības. Tas var būt bīstami. Ir noslēdzies 3. uzdevums. Tiks paziņoti kopējie rezultāti, un mēs uzzināsim, kuras 3 komandas iekļuvušas erudītu konkursa eksperiments superfinālā. Un rezultātus paziņosim mēs jau pēc reklāmas pauzes. Palieciet ar mums LNT kanālā! Nezaudējiet temperamentu, skatieties, ko? Eksperimentu! Vēlreiz aplaus pašiem sev! Vēlreiz sveicināti Latvenergo koncerna rīkotajā erudīcijas konkursa eksperiments finālā kanālā LNT. Šodien konkursa devīzei ieslēdz zināšanas sekos 6 viserudītākās Latvijas skolu komandas, kas uzvarējušas reģionālajos pusfinālos. Kurzemē! Zemgalē! Vidzemē! Latgalē! Rīgā! Un Rīgas reģions! Šī gada dalībnieku aptaujā ir noskaidrots, ka gandrīz visi komandu dalībnieki mācīsies fiziku arī vidusskolā. Vairāk nekā puse no viņiem gatavojas kārtot eksāmenu 12. klases noslēgumā. Arī fizikā. Savukārt trešdaļa no viņiem savu nākotnes profesiju arī grib saistīt tieši ar tehniskajām zinātnēm. Bet mūsu konkursā ir pienācis tas brīdis, kad jau tūlīt beigsies fināla pirmā daļa un sāksies otrā kārta – superfināls. Tajā piedalīsies tikai 3 no šī brīža labākajām komandām. Kāda ir situācija konkursā pēc 3. uzdevuma? Tos paziņos žūrijas pārstāvis, Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns Oskars Krievs. Ir tāds teiciens, kad teorija un praksi sakrīt, bet praksē tā galīgi nav. Šeit jūs droši vien to labi redzējāt. Bija noteikti liela izšķiroša nozīme tam, cik labus ritentiņus jūs izvēlējāties. Un galvenais, cik precīzi paralēli jūs viņus pielikāt, jo, lai arī balonā bija liels spiediens un tik ar lielu ātrumu grūst ārā kaut kāda masa, tātad reaktīvais princips strādāja, tam visam bija jāpār ar kaut kādu arī rites pretestība. Ja? Un šī gadījumā tā bilants bija nebija pozitīva lielākā daļā gadījumu. Ļoti priecājos, ka arī tā komanda, kuru es vēroju pusfinālā, šajā gadījumā ir dabūjusi visvairāk punktus, un es acīm redzot šobrīd nosaucu, cik punktus jūs ieguvāt 3. posmā. Cassiopeia ieguva 5 punktus, magnētiskais fokus 5, Epsilons 9 6, Omiņi 5, Kosinusi 5 un Saites enerģija arī 5. Tie bija 3. uzdevuma rezultāti, bet šajā brīdī mums ir jānoskaidro 3 no 6 labākajām komandām, fizikas erudītu komandām Latvijā, 6., 5. un 4. vietas ieguvējas. Jūs visi esat uzvarētāji, jūs esat valsts labākie fiziķi jaunie. Tāpēc, lai arī šī brīdī 3 komandas pamet šo visu, es noteikti ceru, ka vismaz kāds no jums arī nākošgad varēs piedalīties un uzvarēt. Tātad šobrīd konkursu pamet Cassiopeia, Omiņi un Kosinus. Aplausim komandām! Aplausim komandām! Komandas saņem finālistu medaļas, Dobeles dzirnavnieks produktus, Latvenergo balvas, Laimas un Kārma balvas, Aisik dāvanu kartes,
žurnālu Ilustrētā zinātne un, protams, ziedi skolotājiem no Pumpurkoka. Komanda Kasiopēja. Kurš bija tas lūzuma punkts? Es domāju, ka tas bija otrais uzdevums, kur bija jānosiltina tā temperatūra jāuzdomana, jo mēs nebijām dzirdējuši, kā pašā uzdevuma sākumā jau var likt iekšā un sildīt to ūdeni. Es domāju, ka tas diezgan viss iztraucēja. Bet papildus šai mazai vilšanās, es domāju, ka tomēr ir gandarījums par to, ka jūs esat vieni no erudītākajiem fiziķiem Latvijā šogad. Protams, ir prieks tikt līdz finālam un atkal būt šeit un izbaudīt šīs labās emocijas. Aplausi komandai Kasiopēja. Komanda no Latgales ar nosaukumu Omiņi. Kā jūs jūtaties, uzzinot to, ka jūs neturpināsiet cīņu, Santa? Ir labi, mēs esam arī uzvarētāji, ka esam tikuši tik tālu. Vēlreiz aplausi Omiņiem. Un komanda no Rīgas. Kosinusi. Nikita, stāsti, kādas emocijas pēc šīs dienas fināla? Atceroties forši, bet tagad bēdīgi. Bet, ja jūs atceraties visu to garo ceļu, ko jūs gājāt gatavojoties, saliedējot savu komandu, vispār atrodot viens otru, lai izveidot šo komandu, un pēc tam uzvara pusfinālā, kas bija jau priecīgi, vai ne, notikums. Un tagad mazliet pietrūka. Kas tieši pietrūka? Komandas saliedētība. Mēs kaut kā tur daļēji viens uz otru tur strīdējāmies savā starpā. Jūs ziniet, bet varbūt caur šiem mazajiem strīdiņiem jūs beigās kaut ko paveiksiet patiešām lielu fizikā. Cerams. Cerēsim uz to. Aplausu vēlreiz Kosinusiem no Rīgas. Latgales komandas mentors Pēters Apsītis, kādus jūs ceļa vārdus nākotnē sniegsiet saviem komandu dalībniekiem? Es domāju, tas ir jauns, varētu teikt, sākums. Noteikti iesaku izvēlēties tehniskās specialitātes, tādēļ, kad pirmkārt tām ir vislielākais pielietojums, tur nekad nav bezdarbs, un racionāli domājuši cilvēki dažkārt nepieļauj arī valstiskas kļūdas. Paldies! Un arī komandas Kasiopēja mentoram lūksim pateikt dažus vārdus savai komandai. Eksperimentu fizikā, piemēram, strāvas aplēšana, var mainīt visu cilvēces nākotni. Es jums apsveicu ar iekļūšanu šogad finālā un ceru, ka nākotnē šajos konkursos jums būs vēl labāk panākumi. Paldies 4., 5., 6. vietas komandām. Prieks, ka nav zudis jūsu temperaments, un tāpēc var turpināties eksperiments. Vislabākais uzmundrinājums vienmēr šādās situācijās ir laba un priecīga dziesma. To eksperimentā jau pirms daudziem gadiem pierādīja mans kādreizējais priekštecis konkursa vadītāja amatā Lauris Reiniks, šodien savā pamatamplua kā dziedātājs un dziesmu autors ar savu jaunāko dziesmu Pasaules stājas. Sagaidām ar aplausiem! Pasaules stāja, tā jau reiz bijis, nokavē to svītro un dzēš. Nemieri zūd pašiem pie sevis, mums nenokļūt, bet palikt un būt. Un uz zemes klusums ir tāds, šķiet es dzirdu, kā uz pirks galiem tu nāc. Tavā elpā pieradzīst piedibēs, mūsu soļus staigā pieredzēs. Bezgalīgs būs tas, kas īst, ja pie manis vēlreiz pārnātu.
cits. Un uz zemes klusums ir tāds, šķiet es dzīvu, kā uz pirkst galiem tu nāc. Tavā elpā piedzims dienvidvējš, mūsu soļos staigā piena ceļš. Bezgalīgs būs tas, kas īst, ja pie manis vēlreiz pārnāktu. Paldies Laurim Reinikam! Paldies! No visiem atkal ir ieslēgts mošs noskaņojums, un mēs varam turpināt konkursu eksperiments superfinālu. Un tā sākas izšķirošie notikumi. Latvijas fizikas erudītu konkursa eksperiments 21. sezonas superfināls. Ar vienu no fizikas jomām, elektrību, mēs ikdienā saskaramies visbiežāk, piemēram, ieslēdzot gaismu. Par to eksperimenta pirmais superfināla uzdevums. Kā izvēlēties piemērotāko spuldzīti? Kā tad īsti mēs pērkam spuldzītes? Izvēlamies pēc izmēra, pēc krāsas, pēc dizaina. Bet vai mēs aizdomājamies par to, cik svarīgi ir arī citi to parametri? Uzmanību uzdevuma noteikumiem. Katrai komandai būs jāizvēlas 3 no dotajām spuldzēm, jāsaslēdz tās tā, lai visspožāk apgaismotu punktu studijā šajā izveidotajā istabas maketā. Spuldzes jāizvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas lielāku apgaismojumu ar vismazāko elektroenerģijas patēriņu. Uzmanību, gatavību, starts! Sākam 4. uzdevumu, kā izvēlēties piemērotāko spuldzīti. Komanda šobrīd meklē informāciju uz spuldžu iepakojumiem par gaismas plūsmu un elektrisko jaudu. Pēc šiem parametriem tiks atlasītas dalībnieku prāt visefektīvākās spuldzes. Izvēle ir jāizdara 10 minūšu laikā. Svarīga ir ne tikai gaismas plūsma, bet arī tās virziens. Tāpēc spuldzes var ieskrūvēt galda lampā un praktiski pārbaudīt gaismas staru virzienu. Nav jēgas no spožas gaismas, kas nekrīt pareizajā virzienā un neapgaismo norādīto punktu istabas maketā. Komandas mēra attālumu no lampām līdz apgaismojamajam punktam, jeb luksmetram. Lai iegūtu maksimālo apgaismojumu, spožāko spuldzi izdevīgāk ieskrūvēt tuvākajā lampā. Komandas ir sapratušas, ka spuldes efektivitāte raksturo gaismas plūsmas dalījums ar elektrisko jaudu. Šis ir viens no kritērijiem, pēc kura arī izvēlēties piemērotākās spuldes mājām. Gaismas plūsma tiks mērīta ar luksmetru, bet jauda ar elektroenerģijas skaitītāju. Komandas drīkst regulēt galda lampas stāvokli, lai tā radītu pēc iespējas lielāku apgaismojumu. Komandām bija dotas LED, luminiscences, halogēnās un kvēlspuldzes. Visas komandas izvēlējās vienādas spuldzes – LED un luminiscences, taču tās tiks skrūvētas dažādās lampās, tāpēc rezultāti būs ļoti atšķirīgi. Un visi kopā 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un laiks beidzies, aplausi! Lūkšu Raiti un Āri, 2 žūrijas dalībniekus, nākt šeit, un mēs turpināsim ar uzdevumu 2. daļu. Tātad magnētiskais fokus saskrūvē lampiņas tādā veidā, kā viņi ir izvēlējušies. Jā, tāda laikam jāatcerās dalībniekam, kur ir luksometrs, vai ne? Jā, protams, tas ir svarīgi. Cik tuvu no gaismas avota mēs mērīsim apgaismojumu.
Magnētiskais fokus izdarīja pareizu izvēli, ieskrūvējot jaudīgāko LED spuldzi grieztu lampā, kas atrodas tieši virs luksmetra, un tāpēc rada lielu apgaismojumu. Jā, paldies, aplausi komandai Magnētiskais fokus. Epsilons 9 ir izvēlējies izmantot tikai 2 spuldzes, lai samazinātu elektrisko jaudu. Šī varēja būt vispareizākā taktika, ja vien luminescences spuldzes vietā tiktu izvēlēta LED spuldze. Un tātad vēlreiz aplausi Vidzemes komandai Epsilons 9. Atbalsts Rīgas reģiona komandai Saites Enerģija. Un šeit dosies uz istabu Jevgenijs. Aplausi Jevgenijam. Saites Enerģija, atšķirībā no magnētiskā fokusa, izvēlas jaudīgāko LED spuldzi skrūvēt sienas lampā, tāpēc lielākā daļa gaismas spīd garām luksmetram. Interesants risinājums ir LED spuldzei. Nevar īsti saprast, vai kādu labumu šajā gadījumā LED spuldze mums dod vai nedod. Tomēr savus 30 luks arī sienas spuldzīti. Tomēr spulzītē kaut kāda jēga bija tomēr, jā. Tagad izpūta gaisa komanda no Rīgas reģiona, Saites Enerģija. Viss tomēr attaisnojās viņa izvēle. Vēlreiz aplausi Saites Enerģijai. Tā tad esam veiksmīgi pievarējuši, es domāju, vairāk vai mazāk veiksmīgi pievarējuši 4. uzdevumu un atgādināšu, ka visaugstākais punktu skaits šajā uzdevumā ir 8. Otrā vieta saņems 5 punktus, savukārt 3. vieta 3 punktus. Žūrija ir gatava un laiks viņu vērtējumam, un tāpēc es aicināšu žūrijas pārstāvi akciju sabiedrības Latvijas Energo valdes priekšsēdētāju Āri Žīguru paziņot rezultātus, nenosaucot punktus. Uzdevums bija diezgan grūts. Šodien ieejot veikalos, kur plašā klāstā tirgo dažādas spuldzes, mēs varam iegādāties gan kvēlspuldzes, gan luminescentās, gan LED spuldzes. Pie tam pēdējās ir ļoti dažādos izpildījumos, kur diodes atrodas gaismas plaknē, kur diodes atrodas līdzīgi kā kvēldiegs un vēl kaut kādās dīvainās formās. Un tā īsti ar teorētiskām zināšanām vien paskatoties uz spuldzi nevaru noteikt, kādā virzienā tā vairāk aktīvi staros gaismu un kāds rezultāts tiks iegūts. Tāpēc, zināmā mērā, šis rezultāts, kurš eksperimentu gaitā tika iegūts, atspoguļo tieši eksperimentālo rezultātu, ne tik daudz zināšanas. Tātad komandas izteikti saranžējās noteiktā kārtībā, kādai ir paveicies, kādai ne. Un starpība iegūtajos rezultātos no šī jums piedāvātā spuldžu klāsta ir vērtējama. Atšķirība ir lielāka kā 2 reizes. Tātad par to pašu naudu varat iegūt vairāk gaismas un mazāk gaismas. Izvēle ir katra paša ziņā. Paldies Ārim Žīguram, paldies žūrijai! Bet šodien šeit un tagad tuvojas izšķirošie notikumi. Jau pēc viena jautājuma mēs uzzināsim, kura no 3 superfināla komandām dosies neaizmirstamā ceļojumā uz Itāliju, uz saulaino Riminī. Un atcerieties, tieši šāda šogad ir fizikas konkursa galvenā balva. Taču pirms tam vēl viena eksperimentāla balva gan skatītājiem, gan arī mūsu dalībniekiem. Es ar to domāju nākamo īpašo viesu un viņa eksperimentu. Studijā viens īsts eksperimentētājs, kompānijas Connection Codes pārstāvis Mārtiņš Dāboliņš. Sveiki! Connection Codes ir multimēdiju laboratorija, kurā eksperimentē ar dažādām tehnoloģijām, kā rezultātā tiek izveidots inovatīvs produkts. Jau vairākus gadus redzēts, piemēram, Staro Rīga festivālos, kā arī citos radošos projektos. Mārtiņ, tad stāst, es šoreiz tevi intervēšu. Šis te ir ferrofluīds. Ko mēs te redzam, viņš reprezentē magnētisko lauku. Šim te magnētiņam, magnētiņš mums ir. Viņa tā forma, tā pīrādziņa forma, viņa reprezentē tā, kā viņš izskatās šajā brīdī. Ikdienā īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem mājās, kur ir vecie datori, vēl iekšā cietajos diskos, tur, kur tie diski griežās. Starp tiem gultnīšiem iepildu šo te šķidrumu, lai tie gultnīši vienmēr grieztos ātri un tā eļļa nekad no turienes nepazīt projām, jo tur ir magnēts un viņš vienmēr pietur viņu klāt. Super, nu aplausi Mārtiņam! Bet es zinu, ka mēs varam skatīties tālāk, un kādu līmeni augstāk un principā, ko var darīt vēl bez cietajiem diskiem un šādām te lietām,
lai viņas darbotos labāk, protams, mēs varam izklaidēties un veidot izklaidi no tā visa. Mēs paši izklaidēsimies paņemt, uzvilkt virsū maģiskās rokas un būt brīnumaini un liekam roku klāt šeit un redzam, kas notiekās. Iekārta reaģē. Purt, parādīt vienu pirkstiņu, parādīt otru pirkstiņu, nāc pamēģini. Mārtiņ, bet tev jau nav tagad magnēta rokās. Nu, nav magnēta rokās, jā, bet tas viss ir iespējams. Jā, liec no sākuma roku šeit un tad cel augstāk un skaties. Un domā, ka tu cel augšā. Man nesanāk. Un zapkaļ bišķiņ. Jā, redz, ir. Un šurp. Ir. Tā ir ļoti vienkārša lieta. Šis ir input device. Kāds var iztulkot latviski to? Nē, izskatās, ka tā ir kaut kāda maģija, bet mēs taču zinām, ka tam ir noteikti kaut kāds arī fizikāls izskaidrojums. Tas ir ļoti vienkārši. Šī iekārta nolas manas rokas, un šī iekārta, ja mēs te pavaram vaļā, paskatāmies, īstenībā šeit ir ļoti daudz magnēti, elektromagnēti, kuri tiek darbināti ar šo te iekārtu. Amanda, aiziet, pamēģini. Tā, lai skaties, lai tie sarkanie lauciņi ir iekšā un augstāk cel roku. Vairāk spēku dod iekšā uz sevi. Uz sevi, augstāk, uz sevi. Jā. Tīri droši augstāk cel, 30-40 centimetri. Jā, šeit. Re, kur ir viņš. Amanda pierādīja savējās burves spējas. Aiziet, Marija, pamēģini arī tu. Var ar pirkstiem paspēlēties, parādīt vienu pirkstu. Laikam ar abām rokām arī var, Mārtiņ, ja? Var ar abām, bet ir pa lielam ar vienu šajā te vietiņā apmēram. Lūk, šeit. Un no turienes var sākt. Principā, Mārtiņ, vai mēs tagad redzam to tādos mazos apmēros, bet vai to var reāli arī kaut kur grandiozos izmēros redzēt? Jā. Mūsu ideja aizgāja tik tālu, ka mēs izdomājām uztaisīt to visās pilsētās. Uztaisīt strūklakas, šādas te strūklakas. Mēs ejam pa pilsētu, pieejam pie strūklakas un tā kā Mūzes varam diriģēt šo te strūklaku. Kas nozīmē, ka cilvēki paši var reāli nākt klāt un radīt strūklaku šovu. Jā, un paši iespaido šos te impulsus un rada gaismas, augstumus, krāsas, viss notiekās. Paldies, Mārtiņš Dāboliņš, Connection Code! Uz skatuves 3 viserudītākās šī gada komandas, 3 superfinālistas. Viena no šīm komandām šodien jau pēc dažām minūtēm kļūs par 2016. gada erudītāko un zinošāko komandu. Kura tā būs, to mēs noskaidrosim jau pēc šī nākamā 5. uzdevuma, kuram ir ļoti izaicinoša devīze – nākotnes auto. Jums pašiem tūlīt pat šeit būs jāsaslēdz saules paneļi elektriskajā ķēdē tā, lai izmantojot saules enerģiju, šajā gadījumā prožektoru gaismas enerģiju, jūs sacīkšu automašīna brauktu. Jāpanāk tas, lai mašīna varētu nobraukt šo trasi, turklāt to visu paveikt pēc iespējas ātrāk. Visvairāk punktus saņems tā komanda, kura būs finišējusi pirmā. Un ņemiet vērā arī to, ka tiklīdz automašīna ir sākusi braukt pa trasi, tai vairs nedrīkst pieskarties. Ja mašīnai notikusi tehniska kļūme, to drīkst noņemt no trases, un tiklīdz kļūme ir novērsta, jums atkal ar savu automašīnu jāatgriežas uz startu. Uzdevums ir uz ātrumu, bet ne ilgāk kā 2 minūtes pēc otrās automašīnas finiša. Komanda, kura finišēs pirmā, saņems 10 punktus, otrā 8, bet trešā komanda 6 punktus. Ja viss ir skaidrs, ir tikai jāieslēdz savas zināšanas. Uzmanību, gatavību! Un aiziet! Sākam laiku! Komandām doti 8 saules paneļi, kurus var saslēgt dažādos slēgumos. Dalībniekiem pēc saviem ieskatiem jāizvēlas pareizākais, un tas jāpieslēdz pie automašīnas elektromotora. Epsilons 9 ir izvēlējies taupīt laiku un pieslēgt tikai 3 saules paneļus, taču šāds paneļu skaits ir pārāk mazs, lai iekustinātu automašīnu. Epsilons 9 vēlreiz mēģinās iedarbināt. Jau tagad salikti vairāk šie solārie paneļi.
Arī ar 6 paneļiem ir par maz, lai auto sāktu braukt. Automašīnas elektriskajā ķēdē ir ieslēgti arī kondensatori, ierīces elektroenerģijas uzkrāšanai. Tā kā auto uzreiz nebrauc, komanda izmanto taktiku uzlādēt kondensatorus, lai iegūtu pietiekamu enerģiju kustības uzsākšanai. Dalībniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja saules paneļi pārāk ilgi atradīsies prožektoru gaismā, tie pārkarsīs un auto izkustināt vairs nevarēs. Tā saites enerģija pirmo reizi šajā 5. uzdevumā dodas uz starta līniju. Tātad saites enerģija izmanto 8 paneļus. Paneļus, skatīsimies, vai ar to būs pietiekoši. Tas ir maksimālais paneļs. Jā, tas ir maksimālais paneļu skaits, jā. Arī ar 8 saules paneļiem auto nekustas. Visdrīzākais kaut kas nav kārtībā ar konstrukciju. Pat viena kļūda elektriskajā slēgumā var radīt izsavienojumu, un elektromotors nedarbosies. Atceramies arī par saules panelīšu pārkarsēšanu. Un tātad komandai jādodas. Viss ir labi, viss ir labi. Jau ir veikts vismaz ceturdaļa ceļa. Vismaz, jā, mēs redzam, ka tas reāli strādā, ka šie saules paneļi strādā, apgaismojums strādā, un mašīna var kustēties priekšu. Labi, ko es domāju, ir vērts jau aplaudēt šai komandai, kura jau ir pavirzījusies nedaudz tuvāk finišam. Epsilons 9 ir tā komanda, kura pirmā jau vismaz tikus ir aiz uzraksta eksperiments. Un aplausim! Komanda Epsilons 9. Komanda Epsilons 9 to izdarīja. Raitins, tas pierāda to, ka tas ir reāli, vai ne? Tas to patiešām pierāda. Un tātad arī komandai Magnētiskais fokus izdevās nedaudz izkustināt automobīli. Tagad tikai jautājums, cik ātri uzlādēsies šie saules paneļi, un atkal pa drusciņai automobīls varētu kustēties uz priekšu. Bet Stop! Nedrīkst. Atpakaļ. Mašīnai pieskarties nedrīkst. Ja jūs negribat uz startu, bet ja jūs tagad viņu paņems... Ja jūs paņemat, tad jūs no starta. Jūs vēl varat turpināt saites enerģiju 2 minūtes. Iespējams, šie punkti jums kaut ko izšķirs. 2 minūtes jums vēl laiks. Aplaus komandām, jā, mēs sākam laika atskaitis. Saites enerģijai vēl 2 minūtes laika, lai savējo automobili pārbrauktu finiša līniju, jo arī 3. vieta saņem punktus šajā uzdevumā. Bet ja viņi nefinišē, tad viņi nesaņem punktus. Tātad jau no šī brīža, kā mēs redzam, laika atskaites sāksies, bišķiņu uzgavilēsim saites enerģijai. Atbalstītāji, lūdzu! Un tā, 20 sekundes aplausi saites enerģijai. Tagad viss izšķirsies. Pēdējās 20 sekundēs jāskatās, ja mašīna ir ieslēgta. Un tagad jāgaida, kad šī saules paneļa uzlādēsies. Jums ir jāpaspēj 10 sekundes. Tagad vienkārši ir jāmēģina braukt uz priekšu. 4, 3, 2, 1. Paldies! Aplausi visām komandām! Paldies Raitim! Kā mēs redzējām, tas bija patiešām iespējams. 2 automobīļi šķērsoja finiša līniju un pat diezgan, jāsaka, jaudīgi, diezgan ātri. Un savukārt saites enerģijai komandai neizdevās iedarbināt savu automobīli. Paldies vēlreiz visām komandām. Tūlīt uzzināsim. Tieši tā. Tūlīt mēs arī noskaidrosim, kura viena no šīm 3 labākajām komandām dosies ceļojumā uz Itāliju, uz Rimini. Tikai jāsagaida kopējais rezultāts un tad noskaidrosim uzvarētāju komandas nosaukumu. To žūrī paziņos jau pavisam drīz. Palieciet kopā ar konkursu eksperiments. Tiekamies pēc pāris minūtēm. Aplausi!
Latvijas neatkarīgās televīzijas ētera režisori uz savām pultīm atkal ir ieslēguši Latvijas jauno erudītu konkursu Eksperiments. Ir beidzies izšķirošais superfināla 5. uzdevums un jau tūlīt konkursa oficiālie un arī galīgie rezultāti. Sāksim ar žūrijas komentāru par 5. uzdevuma norisi un komandas sniegumu tajā. To jums sniegs konkursa Eksperiments konsultants, fizikas skolotājs Raitis Streičs. Lūdzu. Tad saules un gaismas enerģijā, protams, ir spēks, bet jāatcerās, ka spēks un jauda ir tieši proporcionāli saules panelīšu, jeb bateriju laukumam. Un to komandas sākumā tā kā nedaudz centās ignorēt vai iespējams mēģinot ietaupīt laiku, mēģināja tikt cauri tikai ar 3 panelīšiem. Nu, kā redzams, tas neizdevās. Izskatās, ka dažām komandām pa vidu uzdevumā bija iemetusies kāda kļūda schēmā, iespējams kāds izslēgums vai iespējams nepareizi ievērot polaritāti, tāpēc sākotnēji automobīļu modelītis nekustējās, bet gan komanda Magnētiskais fokus, gan komanda Epsilons 9 gala beigās ar visām problēmām tika galā. Nu, diemžēl saites enerģija šķiet, ka nebija izvēlējusies pareizo slēgumu līdz galam un mašīnīt tomēr netika līdz finišam. Bet visā visumā tas bija ļoti labs piemērs, kā ar vēsu prātu, lēnām un mierīgi, jebkuru problēmu ir atrisinām un tiekam iegūstams rezultāts. Paldies Raitim, paldies arī žūrijai un paldies arī dalībniekiem. Nu, ko pēc pavisam neilga brīža mēs noskaidrosim vietu sadalījumu, noskaidrosim arī uzvarētāju konkursā Eksperiments. Bet man šobrīd jums arī ir kāds eksperiments, ko mēs esam sagatavojuši kopā ar grupu Gainfast. Aplaus pušiem! Ieslēdzot savu radošo garu, mēs sacerējām jaunu eksperimentu himnu un savukārt ieslēdzot savas zināšanas par skaņu tehniku, par elektrību, par akustiku, mēs ņēmām un ierakstījām to. Un tagad labprāt ar jums kopā nodziedāt šo dziesmu, kuras nosaukums ir Ieslēdz zināšanas. Esat gatavi? Nu tad laižam, jūs zināt, ka jums būs skaļi jādzied, dalībnieki. Arī jums. Sākam! Fiziķis ar baigo temperamentu uzsāk jaunus eksperimentus dzīvo viņš, kad došu spēli Einsteinam tā strādā. Garu melī, zinātām ir tīrā bauda, kas ir volts un kas ir jauda. Kopā! Fizika ir atkal modē, Igu soļa katrā bordē, ķeramies pie darīšanas, ieslēdzamies zināšanas. Desvareiz ar zīmsni vienu nakti pārvērtā par dienu. Fizika ir atkal modē. Fiziķis ar baigo temperamentu uzsāk jaunus eksperimentus dzīvo viņš, kad drošu spēli Einsteinam tā strādā ko? Garu melī, dzīvotām ir tīrā bauda, kas ir volts un kas ir jauda. Fizika ir atkal modē, Igu soļa katrā modē, ķeramies pie darīšanas, ieslēdzamies zināšanas. Desvareiz ar zīmsni vienu nakti pārvērtā par dienu. Fizika ir atkal modē.
Bez temperamenta nav eksperimenta, un mēs jau tūlīt noskaidrosim, kura būs erudītākā komanda. Vai tā būs komanda? Magnētiskais fokus, Epsilons 9 vai Saites enerģijas. Aplausus visām komandām! Pirms rezultātiem vēl atgādinu, šo konkursu jau 21. gadu organizē Latvenergo koncerns. Un, protams, Latvenergo šajā darbā ir arī uzticami palīgi. Un šodien tie ir un pelnījuši jūsu aplausus. Izglītības uzņēmums Lielvārds. Mācīt portāls par fiziku Fizmiks. Jauno fizikas skola. Laima. Dobels Dzirnavnieks. Kārums, Aisik, Ātruma cilts, Aerodium, Questlab, Rīgas Paintball parks, Fantasy Park, Jaunais Rīgas teātris, Spoki LV un ceļojuma aģentūra Jākaba ceļojumi. Es jau tagad apsveicu visas šīs 3 Latvijas erudītākās komandas. Taču man šķiet, ka lielā mērā tas ir tāpēc, ka jums ir super zinoši un uzticami padomdevēji. Un pirms oficiālajiem rezultātiem es īsaju uzrunai aicinu 3 superfināla komandu mentorus. Kādus vārdus jūs varētu vēlēt savai komandai, vai esat apmierināts ar viņu sniegumu? Katrā ziņā es ļoti priecīgs par viņu sniegumu. Viņi parādīja, ka viņi spēj gan vēst prātu, apsvērt savu stratēģiju, viņu realizēt. Nevienmēr veiksmi varbūt ir blakus. Liels paldies, protams, par to skolotāju, kas visu to viņiem ir ieaudzinājis, bet jūs bijāt super. Es aicinu arī Epsilons 9 komandas mentoru uz pāris vārdiem. Man ir liels prieks, ka gaišie prāti nāk atkal no Vidzemes, un man liekas, ka komanda bija ļoti mobilizēta un tiešām arī ieklausījās nedaudz mentoru tādos rekomendācijās. Un es ceru un novēlu veiksmi un liels paldies skolotājiem, kur izrādīja šādu lielu entuziasmu un piepūli. Paldies! Un arī Saites enerģijas mentoru mēs lūgsim šeit uz pāris vārdiem. Jā, sveiki, jaunieši! Man prieks pie jums, kad jūs stāvat šeit, finālā, un tas jau ir liels iegūms. Un es domāju, ka katrs mazais uzdevums ir ļoti vērtīgi bagāžu uz priekšu, un paldies arī skolotāji par ļoti labo sagatavošanu, manuprāt. Paldies! Un, protams, arī vētrains aplausus un ovācijas pelnījuši cilvēki, kuri motivējuši šīs komandas piedalīties konkursā Eksperiments, veduši šos jauniešus uz šo spēli, un tie ir viņu skolotāji. Aplausus skolotājiem! Un Eksperimenta superfināla balvas ir gatavas doties pie saviem likumīgajiem īpašniekiem. Atgādinu, ka uzvarētāju gaida galvenā balva, un tas ir ceļojums uz Itāliju uz saulaino Rimini. Pirmā vieta saņems arī īpašu balvu no ilgadēja konkursa atbalstītāja izglītības uzņēmuma Lielvārds. Tā būs balsošanas pults. Savukārt otrās vietas ieguvēja komandai, kā balvas tiek arī jaunā Rīgas teātra biļetes. Un vēl superfināla komandām, protams, balvas no Latvenergo, kā arī balvas no Dobels Dzirnavnieka, no Laimas, Kāruma, žurnāls Ilustrētā zinātne, dāvanu kārtas no Aisik, Ātruma cilts, Aerodium, Questlab, Rīgas Paintball parks un Fantasy Park. Bet tagad aicināšu centrā akciju sabiedrības Latvenergo valdes priekšsēdētāju Āru Žīguru, lai ilgadējā konkursa rīkotāja Latvenergo koncerna vārdā paziņotu uzvarētāju vārdu. Bet es vispirms gribu tomēr pateikt paldies skolotājiem, kas neraugoties ne uz ko māca šo grūto priekšmetu, gaida algas pielikumu un turpinās mācīt grūto priekšmetu fiziku. Jaunieši, es aicinu jūs, startējot pirmos gadus ar fizikas un ķīmijas zināšanām konkursos, nepamest vidusskolā, mācīties tālāk šīs zinības un tālāk studēt Latvijas augstskolās un izvēlēties inženieru profesijas. Inženierus Latvijā vajag un vajadzēs. Es pārstāvu enerģētikas uzņēmumu, un arī mums, Latvenergo, gan pēc 10, gan pēc 20 gadiem vajadzēs savus Latvijā dzīvojošus, strādājošus inženierus. Un tagad paziņoju eksperimenta uzvarētāju. Tā ir komanda no Zemgales, no Jelgavas valsts ģimnāzijas. Magnētiskais fokus, dāmas un kungi, skatītāji un atbalstītāji!
Lūdzu, skaļi un vētraini aplausi komandai no Jelgavas, kuri dosies uz Itāliju, uz Rimini. Ralf, es redzu, ka tu turi rokās kausu un patiešām ļoti priecājies par savas komandas uzvaru. Stāsti, kādas sajūtas? Jā, es tiešām esmu ļoti priecīgs, jo, manuprāt, mēs esam ļoti daudz strādājuši un, manuprāt, šī ir ļoti pelnīta uzvara. Un mēs esam ļoti, es domāju, es esmu pats ļoti saviļņots un es domāju, ka mani komandas biedri arī ir ļoti pārsteigumi pilni un priecīgi par šo visu. Nu, man šķiet, ka jūs jau pusfinālā parādījāt patiešām lielisku sniegumu, saņemot pusfinālā rekordu augstu punktu skaitu. Komandas pārējie dalībnieki, kā jūs priecājaties, ka brauksiet uz Itāliju taču? Ļoti, ļoti! Ko jūs ieteiktu nākamo gadu konkursantiem? Piedalīties, nepiedalīties un ko darīt, lai uzvarētu? Noteikti piedalīties, bet arī gatavoties jau iepriekš un ļoti cītīgi izskatīt pilnīgi visus jautājumus, kas ir doti nolikumās. Nu, un skolotāji, kā jūs jūtaties? Vai šī jūsu pieredze piedalīties šajā konkursā pirmo reizi ir vainagojusies ar šādu panākumu? Tiešām paldies jauniešiem par labi padarītu darbu un novēlēt, lai viņiem šī vēlme apgūt zināšanas nepazūd un lai viņi mācās arī turpmāk uz priekšu, jo mācīties ir vērtīgi. Paldies! Nu ko, vēlreiz skaļi aplausi uzvarētāju komandai. Magnētiskais fokus no Jelgavas. Bet, protams, nemazāk svarīgi mums ir noskaidrot, kuras komandas vai kura komanda ieguva otro vietu un kura trešo. Epsilons 9, otrā vieta šajā konkursa finālā. Aplausi un droši nāciet. Nāciet priekšā, jums arī pienākas sudraba medaļas un balvas par dalību šajā konkursā. Un trešā vieta - Saitas enerģijas. Lūdzu, aplausi Saitas enerģijām. Nu, komandas, es gribu arī pajautāt jums, kā jūs jūties? Jūs otrā vieta šīs dienas spēlē. Kas varbūt aizgāja greizi, jo tajā noslēdzošajā 5. uzdevumā jums veicās pat ļoti labi. Jūs bijāt pirmie. Noriskējām ar spuldzēm. Nevajadzēja. Principā jūs arī bijāt ļoti tuvu uzvarai. Pēc tam jūs varēsiet noskaidrot arī punktus. Es apsveicu jūs ar otro vietu. Aplausus šai komandai. Non komanda Saitas enerģijas. Trešā vieta nebūtu nav tā sliktākā vieta, kuru iegūt. Kā tu vērtēji savu jūsu komandas šīs dienas sniegumu? Nu, man liekas, mums ir trešā vieta. Tas jau ir ļoti labi, jo pagājuši gadu mēs netikam finālā. Un mēs esam priecīgi un skolotāji arī priecīgi. Bija zināšanas, taču nebija tādas prakses, nepietika prakses. Aplausus komandai Saitas enerģijas. Tā taču ir, ka skaitlis 21 patiesībā ir ļoti laimīgs skaitlis. Es gan tam nezinu zinātnisku pamatojumu, bet paskatieties. Šī jau ir pēc kārtas 21. Spēle, eksperiments, un šeit mēs varam redzēt tikai smaidīgas un laimīgas sejas. Piekritīsiet? Aplausi viņiem! Man prieks, ka fizika nav tikai formulas, tikai aprēķini, bet tā ir arī sirsnība, tā ir arī kopā būšana, tā ir arī komandas saliedētība. Un es ceru, ka arī turpmāk jūs turpināsiet nodarboties ar šo aizraujošo zinātni un redzēt jūsu fiziķu rindās nākotnē. Aplausi pašiem sev! Un atcerieties, bez temperamenta nav eksperimenta. Jeb ieslēdz zināšanas. Visi kopā 3, 2, 1. Ieslēdz zināšanas!